Laiks radošajai izcilībai, jo AdWords atkal tuvojas. Ar lozungu Kill Your Monsters kārtējais reklāmistu festivāls ir klāt. Ir ļoti svarīgi jums visiem pateikt, ka darbu iesniegšana ir izziņota. Tagad ir pienācis laiks, lai šī gada AdWords festivālam iesniegtu savus darbus. To var izdarīt jebkurš, kurš strādā radošajā sfērā. Darbam ir jābūt realizētiem no 2012. gada 22. februāra līdz šī gada 21. februārim. Un ja kādam ir kas tāds, ko gribas parādīt starptautiskajai žūrijai 10 pasaules radošo grandu sastāvā, tad droši var sniegt iekšā darbu un iespējams dabūt ordeni. Visu informāciju jūs atradīsiet mājaslapā AdWords.lv, un ja jūs strādājat reklāmā, tad jums ir jāzina, kā to rakstīt. Ir kaut kādi visādi parādās ik pa laikam, kur rakstā AdWords ar C un kā. Es ceru, ka jūs zināt, kā ierakstīt AdWords.lv. Eriks Stenzinieks, aģentūra Mūza un DDB aģentūra un Rozenbaum šorīt ir pārstāvēt Radio 101, nevis pārstāvēt, viņi ir ieradušies ciemos Radio 101 studijā. Labrīt, un labrīt, Erika. Labrīt. Kā ir ar noskaņojumu, ko? Kā reklāmistiem vispār no rīta iet ar idejām, ko? Ļoti labi, mēs līdz 11. mājās vispār neeksistējam. Un pirmās sapulces, tad tas nozīmē ir ap 12:00. Ne, pirmās sapulces ir ap 9, bet tas nenozīmē, ka mēs tajā laikā kaut ko izdomājam, mēs vienkārši atsēžam. Ok, kad reklāmisti iet mājās? Es jau vecs cilvēks, es agri gulēt un agri nāku uz darbu. Reizēm 6 arī mēdz ierasties. Sapulcīt ar kādu 7 var sasaukt, ja kādreiz. Tā arī gadās, bet starp 6 un 9 ir lielisks laiks, kad var švīkāties uz zīmolu pa papīru, un tur nav bardaks birojā. Vai svarīgākais tas, ka neviens pa vidam nepiezvan un nesāk kaut kādas muļķības stāstīt? Jā. Tas ir pats galvenais, ka neviens nenāk un nesaka, vai es varu palūgt tevis 5 minūtēm. Tas vienmēr īstenībā aizņem pusstundu. Skaidrs. Kārtējais AdWords ir klāt. Katru gadu AdWords tiek ietīts jaunā konfekšu papīrā, jaunā dizainā. Katru gadu AdWords vizuālais izskats ir pavisam savādāks nekā tas ir bijis iepriekšējos gados. Šogad mēs jau te pārunājām. Viss velk uz tādu kārtīgu šausmu gabalu, kuram nav man iedot vienu zvaigzni, bet zāles ir pilnas un ar kviecošām lēdijām un kārtīgi tādiem apmierinātiem kungiem, kas to visu nostās. Kāpēc reklāmniekiem ir jānogalina savu monstru? Lai izlaistu ārā vislabākās idejas, kas ir iekšā? Viņi tur dzīvo iekšā, un šogad mēs diezgan likumsakarīgi nonācām līdz monstru tēmai, jo ir aģentūrā jebkurā aģentūrā klejo apkārt šitie neredzamie tēli, kas ir, traucē dzīvot, traucē strādāt. Ja? Mums šogad ir misters Baltā lapa, viņš ir ļoti biedējošs, jo faktiski viņš elpo pakausī un visu laiku uzdod jautājumu, kas es tāds esmu, lai izdomātu kaut ko, kas interesēs miljonus cilvēkus. Tas ir viena no biedējošākām lietām pasaulē. Bet tas arī, manuprāt, tas nav tikai reklāmistiem, tas ir jebkuram radošam cilvēkam vispār, vai vispār jebkuram cilvēkam, kas kaut ko domā. Tas nav tā, ka tie ir reklāmisti monstri, tie ir katrā no mums. Jā, bet uzrunājam jau mēs reklāmistus, tie, kurus tos darbus ir līdz 21. februārim smukus sataisījuši. Kādus parasti ir paņēmieni, lai ar monstriem tiktu galā? Es varu sadarīt, ka Erikam ir recepti. Nē, aizmiedz acis un mauc uz priekšu. Slikti ir tas, ka neviens paņēmiens nedarbojās 2 reizes pēc kārtas. Procesa radošākā daļa ir tur apmānīt sevi kaut kā un piespiest sev strādāt. Un tad tas, ko tu izdomā, tas radošam plauktā atrodas pakāp zemāk. Dēļ pašam ar sevi. Tie monstri principā ir mutanti. Katru reizi, kad tu viņus apčakarē, tad nākošais viņi jau zina, ka tu to darīsi tādā veidā. Un katru gadu uz AdWords, lai žūrijā pateikt, kas tad no mūsu reklāmas darbiem ir bijis pats iedzīgākais, sabrauc visādi svarīgi cilvēki no visas pasaules. Kas ir šogad sagaidāms tāds, kas nav bijis līdz šim? Šogad mums būs brīnišķīgs žūrijas priekšsēdētājs. Tas ir Sergio Muņāni, kurš faktiski ir uzbūvējis BBDO pasaules digitālo novirzienu, digitālo departamentu, un kādu laiku dzīvojis arī San Francisco Godbija Silversteina un partners, un tagad būs mūsu žūrijas priekšsēdētājs. Ierodās viņš kopā ar savu radošo partneri Jakobu, un abi divi lasīs gan lekciju, gan vadīs meistarklases, un laipni lūdzam.
Skaidrs. Arī par to visu informāciju, protams, ir mājaslapā AdWords.lv. Pirms gada, tad, kad mēs rādījām paraugu demonstrējumus plašākai publikai, kā tad reklāmisti domā un kā tas strādā, mēs kaut kā bijām tādu jokainu folk festivālu, kas sabilē pie Vīna kalna varētu notikt ar nosaukumu Kazu un Velns izdomājuši. Te mums tāp gan logo, gan mums bija reklāmas sauklis, gan arī kā reklamēt, kas un kā. Šogad tomēr ir bišķi sociālāk. Mēs uz tiem monstriem skatoties, mēs ar Dairu šorīt daudz runājām par tādiem, kā pirmo reizi, kad jūs sakat monstri, mums pirmā asociācija bija vietas, uz kurām negribas iet. Spokainas vietas. Spokainas vietas. Un Dairē bija pokaiņi, tos mēs ātri izsvītrojām ārā, jo viņiem tāpat viss ir labi. Es atcerējos, ka ķemeru sanatoriju nevar nekādīgi nopārdot. Un pārdod un nevar nopārdot. Un viņiem tur grūti iet. Bet ar to idejas nav beigušās, jo rekur man atsūtīja arī viens klausītājs, kurš vēlējās palikt anonīms, to, ka ir nepieciešams kaut ko darīt ar Vanču tiltu, un ar steigu ir nepieciešams kaut ko darīt ar Vanču tiltu, jo tur ar to, ka vien tur grātas ir sasietas, ar to vien nepietiks. Aura slikta. Un Ērika, jums ir paveicies, jo jūs esat pirmie, kas piedalās radošajā izcilībā, līdz ar to jūs varat izvēlēties. Vai nu mēs apkampaņojam Vanču tiltu, vai tomēr palīdzam izsoli. Daira jau noskaidroja izsoli, jau ir izsludināta tātad ķemeru sanatorijai vecajai. Tur viss jau ir skaidrs. Tagad kaut kā mums tos pircējus vajag piebilināt, un droši vien, ka šī kampaņa būtu vairāk domāta ārvalstu iedzīvotājiem. Tur būtu noteikti jāuzstājas kaut kāda forša flash mājaslapa. Es tā domāju, jāsafilmē visādi interesanti videoklipi. Ko jūs sakat? Ir tā ķemeru sanatorija paceļam viņas pārdošanas faktu. Mēs varam vienā kampaņā ietērt. Jā. No jums es šorīt prasīju droši vien tikai kaut kādus pirmos aizmeņus, pēc tam nāks jūsu kolēģi atkal no citiem kantoriem, tad viņi varēs turpināt. Ko jūs sakat par šitādu paraugu demonstrējumu? Man tas Vanču tilts gan arī labāk patīk. Man arī īstenībā. Jo man liekas, ka viņš ar to... Mēs drīzāk varētu viņam noņemt to slikto auru. Labi, tad es uzreiz jums uzdodu jautājumu. Labi, aizmirstam ķemeres, bet ko mēs darām ar to Vanču tiltu? Mēs tur laižam turistus augšā. Man liekas, ka tā ir ideāla lieta. Kaut kā 20 latu var uzkāpt, nofotografēties, apēst eklēru un kāpt lejā. Mēs taisām kampaņu, lai turistus tur laist augšā, vai ko mēs darām ar Vanču tiltu? Tur laikam ir dubultā sēta, tur ir apsardze, tur ir solidols, dzeloņdrātis, elektrība un kaut kas vēl, un joprojām viņi pamanās tur uzlīst augšā. Tā kā varbūt, ka tas ir vienkārši tāds koncentrēts izaicinājums, kāpēc cilvēkiem liekt. Varbūt, kad vajag tur... Katru gadu to šķēršļu joslu kaut kā papildināt un skatīties, kā cilvēki pavalkās. Reiz gadā. Tad kurš ātrāk tiek augšā? Aha, te jau mēs nonākam pie kaut kā konkrētāk. Lai iet Vanču tilts 2013, sporta svētki, datums netiek atklāts, izmantots tiek galvenokārt gorilla marketings. Kur ir balta lapa un tāfele, es uzspēlēju pāris gabalus, es gaidu rezultātus pēc minūtēm 8. 38 minūtes pār 10:10. Šorīt Radio 101 studijā Eriks Stenzinieks un Una Rozenbauma un radošās meistarklases, tā to Daira tagad sauc. Paskatīsimies, kā sanāk. Es domāju, būs interesanti. Vanču tilts 2013. Lienam augšā. YouTube un Mysterious Ways 10:46 minūtēs radošās izcilības paraugu demonstrējumu, gaidot kārtējo AdWords radošās izcilības festivālu. Galinam nost monstrus, un viens no galvenajiem monstriem sabiedrībā Latvijas galvaspilsētā ik pa laikam liek kādam uzkāpt augšā Vanču tiltā. Un tur pilnīgi vienalga, vai kāds dara kaut ko lietas labā vai nedara lietas labā. Jā. Tas tilts mūs vilina joprojām. Tam par godu mēs esam nolēmuši kaut kā legalizēt to tiltu augšā kāpšanu. Tā mēs to varētu teikt, un Erika? Jā, vienreiz gadā būtu tāda iespēja. Šorīt radošās izcilības paraugu demonstrējums mums demonstrē mūsu radošais direktors Eriks Stenzinieks un Rozenbaum no DDB Klau. Es tūlīt pat ievietošu internetā bildi, lai visi var redzēt, ko jūs esat uzzīmējuši. Pastāstiet, tagad noprezentējiet šī rīta darbu, kas ir veikts. Lūdzu. Pēc īsas ieskata internetā mēs atklājām, ka kādreiz tas tilts ir saucies kā Gorkī tilts, ja? Un
tas bija kā pats no sevis uzprasījās nosaukums, tā kā Gorki Challenge, ja? Kaut kas tur ir no Krievu, tur kalniņiem, ja? Kaut kas ir no dzīves rūgtuma, un faktiski tilta dzimšanas dienā, kas ir laikam 21. jūlijas, būtu pilnīgi normāli šo tiltu atvērt tā kā kāpšanai un kāpējiem pa godu, un varbūt, kad iespējams uzvarētājs ir tas, kurš izdomā visiedzīgāko un elegantāko veidu, kā no tā tilta nokāpt lejā. Jā, jo tā ir tā galvenā problēma, ka visi tā kā tiek augšā, un tad viņi vai nu lec lejā vai sauc dienestus, lai viņiem palīdz. Un tad tā ideja principā būtu to tilta rūgtumu mazināt ar iespējams visstulbāko veidu, kā nobraukt lejā, bet arī visdrošāko. Bet tur varētu piedalīties arī, man liekas, tur kaut kāda gaisa balonu festivāls iesaistīties. Ir viens enerģijas dzēriens, kur būvē visādus jocīgus lidmodeļus. Tur, man liekas, var visu kaut ko vēl arī apkārt sakarināt. Labs pasākums jau vienmēr apauga ar cīsiņu kioskiem un tur alus, tur vagoniņiem un tā tālāk. Bet, Es saprotu, ka mums ir nosaukums šai dienai. Mums ir arī logotips patiesībā. Okay. Tātad tas, ko mēs redzam, tas ir logotips? Tas, ko mēs redzam, ir augšā. Tātad mēs redzam nosaukumu, un labajā stūrī mēs redzam logotipu, kas ir visam radītāja acis, kas tev vēro no tilta augšpuses. Aha. Skaidrs. Kāpēc Gorki? Jauni cilvēki jautās, kāpēc Gorki Challenge? Mēs atgriežamies pie saknēm. Tas tilts sākumā bija saucies, un vārdam Gorki viņš kaut kā ļoti patīkami skan. Ja? Tur ir kaut kas no literatūras, kaut kas no rūgtuma, ja? Kaut kas no Krievijas. Jā. Skaidrs. Tātad Gorki Challenge. 21. jūlijas. 21. jūlijas. Arī labs laiks ārā. Man vēl kā pozitīvs sakrīt kopā, bet tas ir jāpaskatās. Tur jāskatās. Kas būs stiprāks? Man nav ne jausmas, kurš no radošajiem izcilniekiem nākamā ceturtdiena un turpinās Gorki Challenge lietu. Bet, ko viņam darīt? Tagad skaidrs, mums ir koncepts un mums ir logo. Tā varētu teikt. Un mums ir nosaukums. Ko jūs uzticat nākamajam? Man, diemžēl, nav ne jausmas, vai viņš būs vairāk domātājs, vai vairāk dizaineris, vai vairāk kaut kāds kampaņas. Nākamais ir sabiedriskās attiecības popularizēšana un reklāmas kampaņa. Nākamais ir reklāmas kampaņa. Reklāmas kampaņa. Gorki Challenge mums ir vajadzīgs. Un sabiedriskās attiecības pēc tam? Sabiedriskās attiecības pēc tam. Skaidra lieta. Krīzes menedžments un tā. Sarunāts Eriks Stenzinieks un Rozenbaums šorīt ciemos 101 ēterā. Es novēlu jums pārdzīvot šo laiku. Jums būs pietiekami daudz, es domāju, arī pašiem jāsvīst un jāskatās un jāpiedalās visā tajā, kas notiks par un ap AdWords. Visa informācija par AdWords ir atrodama mājaslapā AdWords.lv, un katru ceturtdienu radošās meistarklases Radio 101 studijā turpināsies. Paldies jums, lai jauka diena un lai jauka nedēļas nogali. Paldies, visu labu! Visu labu!